Labrīt no rīta. Šonakt esam bijām noparkojušies, ielīduši starp fūri un kemperīti. Šādā placī Austrijā vispār grūti ir atrast, kur pa nakti palikt. Tā. Bet kaut kur vienmēr gribas tomēr ielīst. Tā mazliet nemanāmi. Tā tāda smuka viesnīca. Ļoti patīk tās Austrijas mājiņas, tā viesnīciņām. Viņas vienkārši fantastiskas ir. Tās puķas, tie koka balkoniņi, viņai vēl tās gleznas visu laiku ir tādas virsū. Fantastiski tā Austrālija. Austrija? Jā, laiks laikam doties uz Austrāliju. Un mēs tādi maziņi, galīgi nepamanāmi. Hello, hello. 18 Euro bitte. Tas ir kaut ko. Couldn't palikt. Viņa pazuda mums. Dankeschön. Danke. Tā, 18 eiro biļete. Nu labi, mēs dodamies atkal pārgājienā. Un pārgājienā mēs dodamies no fantastiskas vietas vispārīgi, no ezera. Tā saule, tas ūdens, tas viss ir kopā ļoti skaisti. Un laikam dodamies uz kaut kādu tiltu, kas arī pie ezera smukā vietā. Un tas mums ir, kā viņš saucas? Opererhūte. 1,5 stunda jāiet. Kalna augšā. Nu neko, dosimies. Tad jau redzēsim, kā mums te viss ies. Domāju, ka ies ļoti labi. Vismaz sākums pēc ezera ir baigi labais. Saģērbušies arī esam, tur ir silti. Nē, šitien ir augsti, tur laikam arī būs augsti. Nu ko, kur cilvēki jau nāk atpakaļ, ejam.
Cik smuks ezers. Jo augstāk kāp, jo smukāks tas ezers paliek. Nereāls. Vēl tā saule atspītē ezerā. Oi, cik smuki. Ceļš ļoti smuks. Viņš visu laiku iet uz augšu, bet ir ļoti skaisti. Ir vērts to vienkārši ņemt un izbaudīt. Es sajūtu, kad arī būs jāuzkāp 2000 pakāpienu. Te arī ir strādājuši Nepālas šarpi. Jūtos, ka kā jau nokāpusi 1000 pakāpienus. Bet nav tomēr tik grūti, kā gribētos. Ko es te muldu? Galīgi muldu ne pa tēmu. To var visu izdzēst ārā. Ak vai. Savā veidā tik tiešām atgādina Reina Bringana numur 2. Tu kā pa pakāpieniem augšā, tikai nav pierakstīts, cik daudz pakāpieni un kas to ir taisījuši. Oi, bet mums kaut kur tur augšā jākāp. O, kur tur? Man liekas, ka kāpt kalnos var jebkura vecuma cilvēki. Kad apskaties, kas tur notiekas, gan 5-gadīgi kāpj, gan 70-gadīgi kāpj, gan suņi kāpj. Tā kā jebkurā vecumā, ja tu to vari, kāp kalnos, tas tik tiešām ir labi. Neskatoties to, ka tu esi piekusis. Bet kāp kalnos. Bet jāapskatās aizmugurē uz tev, ka nes tos mazos, ja? Tad es tik tiešām iebālu. Hello! Ejot kalnos, kad es satieku tos visus turistus, kas nāk pretī, viņi vienmēr visi sveicinās. Vienmēr ir savi nerakstītie likumi, ka tie, kas kāp augšā, tos palaiž. Nekā tie, kas tur kāp lejā. Visi cenšas savā veidā viens otram palīdzēt. Man ļoti patīk tā atmosfēra, ka tu redzi, kāda cilvēku vēl tādas botas, nūjas, visiem somas uz muguru. Tā ir pilnīgi cita aura. Un visi tādi gatavojas. Visiem ir smagi. Bet tā, ka visi sasniedz savu mērķi, tu esi tādi laimīgi, filmējās, bildējās. Un sviestmaizes kalnos ir pašas garšīgākās. Tas nu tik tiešām ir. Un tā, kad tu apskaties, kas tev tur darās, tad tu saņemies spēkus un atkal kāp tālāk. Ak, vai šitas mirklis ir tāds, kad ieraugu, kur tevi jākāpj augšā, tad viņi tur, kaut kāds pēdējais cilvēciņš, es redzu šeit. Varbūt tu vēl augstāk, varbūt tur arī gala punkts ir. Jā. Es vēl esmu šajā punktā. Un zigzagi iet uz augšu. Kaut kā ļoti gara taka. Pagaidām izskatās. Bet tas jau tikai kamēr mēs kāpjam, tikmēr izskatās grūti. Ak, tu mīlužē, kas pa skatu. Ārprāts ūdenskritums, ezers.
Nereāli skaista. Es jau teicu, cik tā ir skaisti. Kaut kas atgādina no Tatriem. Vai ūdenskritums. Un tur pagriezies, un tur jau ir aizars. Oi. Nereāli skaisti. Un vējš. Man tā patīk. Protams, nevar salīdzināt to vakardienas lauku idili, bet tā arī ir ļoti, ļoti skaista. Ai. Un cik daudz turistu. Es esmu drusciņi piekususi. Ui, kaut kā vairs baterijas nevelk. Ui. Varbūt mazliet atpūšamies. Nē. Nāc šurp. Ui. Nu ir viss. Kā jau saka, nav svarīgi laikam pats mērķis, bet ir ceļš. Tā mēs arī ejam. Tas, kas teica, ka pusotrā stundā jāuzkāp, tas ir ļoti pārspīlējis. Jo mums 3 stundas laikam aizies tikai uzkāpjot. Nerunājot par to, ka vēl 2 būs nokāpjot. Un par to, ka vēl jāpasēž kafejnīcā, jāpadzer kafija. Noteikti. Lāk tā. Bet ir labi. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Šī taka tik tiešām atgādina Tatrus, poļu, slovāku, tad Tatrus. Viena no virsotnēm, kur mēs kāpām, bija Risī. Un tur ļoti līdzīga akmeņi tie paši, tās mazās priedītes, ūdenskritumiņi. Nu, pilnīgi kaut kas līdzīgs. Vienīgā starpība starp Risī, ka mēs nekāpām un necēlāmies 5 augšā. Šeit mēs tomēr 9 izgājām. Un es ceru, ka mēs neatgriezīsimies vakarā beigt un pagalam. Bet tā tiešām atgādina Tatrus. Cik labi! Tu zini, cik mums vēl aug tālu jāiet? Nē, es saprotu, ka nē. Es tev pateikšu, vismaz kādu stundu, man liekas, točni vēl mēs iesim. Jā. Es jau tev teicu, ka man te patīk. Nē? Nu labi.
ejam taču. Paskrien, apstājies. Paskrien, apstājies. Tagad tu vari paskriet uz to. Man ir pīpauze. Nevelk vairs. Un tā hāta vien liekas augstāk un augstāk. Es saprotu, ka ir palikuši pāris pakāpieni, bet nevelk. Kad tev paliek 10 metri, un tu tik un tā viņas nevar uzkāpt. Viņa liekas tik augsta. Tik augsta. Es jau esmu augšā. Esmu sasniegusi kaut ko jau. Nu ko, šitā virsotne ir 2389 metri. Bet vēl skatos, ka vēl ir jāpakāp mazlietiņa. Ko? Hāta ir sasniegta. Izskatās, ka viņi tomēr strādā. Vienīgais ārā neviens nesēž. Un te vēl zīmes. Ka vēl kaut kur jākāpj. Vistiņas, aitiņas, viss te ir. Esam sasnieguši slaveno tiltu. Visi te rindā gaida, lai nobildētos. Aha. Tā viņš te izskatās.
karsta tēja, tas ir tik forši, ka tu vari tajā hātā būt iekšā un padzerties. Man tik augsts palika, es tā nosaucu, un pusmā man slikti palika. Es nezinu, kāpēc. Es visur skraidīju ar kameru, augšā lejā vēl tās trepes mazliet, nu tā kustās viss. Un vienu brīdi es jūtu, vau, galviņa sagriezās un tāda kā slikta duša, tad apsēdies, nu labi. Bet tagad tik tiešām karsta tēja iedzert. Tagad ir labi. Un uzkāpām mēs gandrīz 2,5 stundas mums aizgāja uzkāpšanā. Un tad tu aizēji līdz tiltiņam, pēc tam ej atpakaļ. Tā kā uz visu dienu pasākums, vai ne? Tagad man ir labi. Es jau piekusu kāpjot lejā. It kā ir varbūt ir vieglāk, bet citas slodzi uz tiem ceļiem tu kāp lejā. Un cik vēl ilgi jānokāp. Kā man ir apnicis kāpt lejā. Mēs esam lejā. Tā lejā kāpšana ir viena smaga lieta. Ja tu nemāki noskriet pa tiem kalniem, tad tev iet ilgi. Mēs nemākam noskriet. Bet apskaties, parkings viss pilns, un mēs esam atpakaļ. Bet tas bija labs pasākums. Jā. 9:20 iesākam un tagad ir 2:03. Esam noparkojušies bezmaksas stāvvietā, pie smukākā ciemata, kas skaitās. Un tagad 400 metrus dodamies uz pašu ciematiņu Albatz. Esam ieradušies tik tiešām uz skaistāko ciematiņu. Te tās mājiņas ir visas ar tām puķēm, visas tradicionālā stilā. Visur, kur tu skaties. Te ir laikam vesela dārzniecība. Priekš tā ir iztērēta. Kā viņi dabū tās puķes? Un mājās pat viena neauga. Tad viss ciemats slīkst puķēs vienkārši.
vēl esmu kalnu biksēs. Maika, un es tāpēc paņēmu līdzi jahtu. Bet vispār mēs esam ciematā Alba Hats. Jā, un viņš ir viskaistākais ciemats. Te visur puķītis. Mājas ir vienādas. Tikai mašīnas traucē. Jā, gan te vajadzētu aizliegt, ja ierasties. Bet vispārējais ir ļoti smuki. Ļoti dīvains skulptūra parks. Es tā īsti nesaprotu, kāpēc tas ir vajadzīgs šī tik smukā ciematā. Bet nu te tāda taciņa iet uz skulptūra parku. Labi, jāpaskatās, kur tā taciņa tālāk vada. Izskatās, ka viņa kaut kur aizvada. Okay. Pēc visām tām trakām lietām, ko mēs redzējām, šeit var pasēdēt laikam un padomāt. Tas kā vigvams. Nu, labi, kāpjam lejā. Ja jau esam atnākuši. Apskaitīsimies redzams. Šonakt mēs atkal noparkojāmies uz Austrijas bāņa. Esam vietiņa, protams, ne visai, jā. Bet nu vismaz ir, kur pārgulēt un vai var doties tālāk. Esam jau pie Austrijas-Itālijas robežas. Pēc kaut kādiem 30 kilometriem mums jau ir Itālija. Uzreiz degviela ir dārgāka. Ja visur bija €1,50, tad tagad jau ir gandrīz €2 degviela. Nu tā, te vēl viens gulēja pa nakti ir palicis, un arī te mēs. Bet, nu, protams,
kalni. Šodien visi miglātīti. Šodien mums sola lietu. Redzēsim, ko šodien darīsim. Bet kalnos diez vai šodien iesim. Ja, šoreiz mums mašīna izskatās kā tāds, es pat neteiktu tādu vārdu, bet ārprātīgi. Te riepa ir. Labi, ka viņi vispār ir kur ielka, ka mums ir saliekama gulta. Tur mums ir bardaks. Reāls. Un te mēs tādu, šitos jau vairs nesauc pa klaidoņiem, šitādu dzīves sauku. Es jau pat nosauktu kaut ko savādāk. Hip hip urā, esam Itālijā. Esam noparkojušies tādā ļoti interesantā parkingā, bet šitas parkings it kā esot uz aizu. Tur tāds rakstīts Glifenklam ar ūdenskritumu un tā. Bet, parkings tāds nepierast priekš aizes. Tāds iet, ka tas iebrauc kaut kādā privātā zonā. Bet dosimies apskatīties tālāk. Labrīt, no rīta mēs dodamies uz aizu par tādam kukurūzu valītēm. Un sākumā jau taka vienkārši taciņa. Esam jau Itālijā. Un pat aiza laikam maksās 8 eiro, ja nemaldos. Bija jābūt līdzi pārgājienu apaviem. Un šodien mums tā diezgan apmākusies diena ir. Bet apskatījāmies pēc laika prognozēm, kad lietu sola tikai 5. Tāpēc ceru, ka mēs iekļausimies, mums lietas nebūs. Un dosimies skatīties. Skatos, ka tur priekšā jau ir kase. Kaut kur, jā. Un tad ejam. Sākums ir tiešām tāds, ka tas ir ielīdz kaut kādā privātu māju rajonā. Kādas mājiņas nesaprotams. Vēl viss kaut kas tāds. Jo. Arrivederci, buona giornata. Tā kā sākums pagaidām iet caur mežu. Mazliet arī kalniņā. Bet pagaidām nekā tāda vēl nav. Varbūt būs vēlāk. Lejā ir upe. Un mēs ejam pa augšu. Bet, pagaidām. Vienkārši plaša meža taciņa. Tāpēc. Bet kalniņā. Kārtējo reizi.
esam tikuši te vairāk tiltiņi. Un lejā ir upe ar krācītēm. Tāpēc diezgan jau ir smuki paliek. Bet, nu, pagaidām, jā, pat aciņām caur mežu uz augšu. Un tā mēs te ejam. Te ir vairāk tiltiņi uz tās takas. Visu laiku ej gar upi, bet arī visu laiku ej augšā kalnā. Tāda viegla pastaiga, es teikšu laikam tā. Pamazām dodamies tālāk. No sākuma arī tā emocija ir tāda, ka tas atgādina kaut kādu Ieriķu vai Sigultas dabas taku. Labi, ejam skatīties, kas tur notiekas. Wow! Lūk, te arī ir Ieriķis. Te tas ūdenskritums labi gāžas. Tiešām ir labi. Redzi lejā. Stulpi, ūdenskritumi, visapkārt ir klintis, taciņas. Ir labi. Un tu esi aizā.
Esam atnākuši līdz otrai kasei. Šitai aizē ir 2 ieejas. Un tad ir vai nu iet pa apli, vai nu atpakaļ pagriežās un iet pa to pašu ceļu atpakaļ. Iztaigājušies pa aizi. Mums tas kopā aizņēma tur patpakaļ 2 stundas ar visām fotopauzēm. Es jau teiktu, ka tie 8 eiro tiešām ir to vērti. Var mierīgi pastaigāties un izbaudīt. Šitai aizai 2 ieejas. Un laikam ieteiktu sākt no tā, kur mēs sākām. Jo tad tu no sākuma izēji tādai mēža zonai, tad tu sagatavojies. Vēl nezinu, kas tev būs. No otras puses, tad, kad iet no otras puses, sanāk, ka tu uzreiz nokļūst aizā pašā tajā labākajā daļā. Tāpēc laikam labāk no šitās pusītes iet cauri. Cilvēku ir daudz, un kājās vēlams botas, jo ir arī vietas, kur ir slidens. Un, tomēr ir mitrs koks, slapšs, ūdens pilno klintīm lejā. Viss muki.